Labdien, mīļais rīdziniek! Daudzus gadus tu esi bijis aculiecinieks manām gaitām Knab. Ir ierosinātas neskaitāmās krimināllietas, tika aizturēti Miķelsons, Vaškevičs, Lembergs, Munkevits, Stabiņa un daudzi citi nelieši. Simtiem lietu tika nodotas tiesām, neskaitāmi noziedznieki jau ir notiesāti vai pašlaik izcieš sodu. Bet, diemžēl, augstākā līmeņa nelieši, kuriem pieder politiskās partijas, prese, televīzijas un pat prokurori, paliek neizskarami un turpina savas nelietības. Mans mērķis nekad nav bijis amats vai alga, jo ar savu izglītību es neapšaubami daudz vairāk nopelnītu privātajā sektorā. Bet mans mērķis vienmēr ir bijis cīņā ar noziedzību, un es netaisos padoties līdz pēdējiem. Esmu strādājusi Knab pēc labākās sirdsapziņas, bet tagad mēs redzam, pie kā noved katrs solis, kas vērsts pret oligarhu drošību. Esmu 4 reizes pretiesiski atlaista no amata un tikpat reizes atjaunota amatā. Arī pašlaik es tiesājos ar Knab, bet ne jau priekš tam, lai atgūtu amatu, bet patiesības, taisnības uzvaras vārdā. Nav pat saskaitāms, cik naudas tiek tērēts, lai dabūtu mani no ceļa. Pret mani ir rakstītas grāmatas, taisītas mākslas filmas un internets nepārtraukti mūģi no troļļiem, kas skribelē savus it kā atmaskojošos raksteļus. Pēc visa pārdzīvotā man ir sekojoši secinājumi. Pašlaik Knabs ir padarīts par pilnīgu butaforiju, kas var noķert tikai sīkus nelielus blēžus, bet tie īstie lielie zagļi, tie var justies drošībā, jo vairs no kā nav jābaidās, par visu ir samaksāts. Man pašai atgriezties Knabā nav nekādas jēgas, jo tiks atrasti citi veidi, kā neutralizēt manu aktivitāti. Tāpēc es esmu iestājusies jaunā konservatīvajā partijā, jo tā ir vienīgā partija, kuru nekomandē oligarhi un kur darbojās īsti Latvijas patrioti. Un es esmu kļuvusi par Rīgas mēra kandidātu. Es esmu gatava iztīrīt Rīgas dome un tās struktūras no korupcijas. Esmu gatava ieviest Rīgā godīgu, cilvēkiem draudzīgu un caurspīdīgu pārvaldi. Esmu gatava parādīt, kā uzplauks Rīga, ja no tās izdzīs visus zagļus un liekēžus. Politiskie konkurenti jau pūlās bazunēt, ka es esmu viena jautājuma kandidāts, ka es saprotu tikai korupciju. Paldies viņiem par komplimentu. Es tiešām zinu, kas ir korupcija. Korupcija pašlaik ir galvenais, kas traucē Rīgai attīstīties, kas traucē Rīgai konkurēt pat Baltijas mērogā. Korupcija sadārdzina itin visu, gan sabiedriskā transporta biļetes, gan nekustamā īpašuma nodokli, kas jau ir kļuvis par nekustamā īpašuma konfiscējošo instrumentu. Mēs esam spēcīga komanda, un pēc mūsu aprēķiniem, reformējot nesaimniecisko pilsētas pārvaldi, ir iespējams ne tikai nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu, bet arī iegūt 100 miljonus, vismaz 100 miljonus, ko pārpalikumu pilsētas budžetā, ko novirzīt ceļu, bērndārzu, sociālo un citu jautājumu sakārtošanai. Es, kā pilsētas mērs, uzņemšos pilnu personisko atbildību par katra punkta izpildi, kas lasāms IKP Rīgas reformu plānā. Lai šis plāns tiktu izpildīts, man ir nepieciešama tieši tava palīdzība, jo tā realizāciju nevar iztraucēt oligarhi, bet tikai viena lieta. Ja pilsētnieki, ja rīdznieki lems, ka mums ir jāstrādā kopā ar cilvēkiem, kas gribēs turpināt zakt, strādāt fiktīvos amatos un vinnēt negodīgos konkursos. Kā tu vari mums palīdzēt? Pirmkārt, IKP ir atvērta organizācija, un ja tev ir tuvu mūsu ideāli, tu vari pievienoties mūsu komandai un pats piedalīties plāna realizācijā. Otkārt, lai gan mēs esam liela partija, no biedru naudām mēs nevarēsim atļauties miljonu vērtas pozitivisma kampaņas. Tāpēc seko mūsu jaunumiem, atbalsti mūsu sociālos tīklos, stāsti saviem draugiem par mūsu organizāciju. Un pēdējais. Lai cik nebūtu grūti uzticēties cilvēkam, kas sauc sevi pa politiķi, es lūdzu tieši tavu atbalstu, jo bez tava uzticības kredīta mēs neko nespēsim mainīt Rīgā. Un atceries, 3. jūnijas ir diena, kad tieši tu izlemsi, kāda būs mūsu Rīgas nākotne. Paldies, ka noklausījies!